17. un 18. martā Vidzemes augstskolā norisinājās seminārs Iegriez pareizā virzienā, ko organizēja Viesa zaļā aktīvistu grupa. Tajā piedalījās jaunieši no Ventspils, Liepājas, Rēzeknes un Rīgas. Programma sākās ar dažādām iepazīšanās spēlēm, lai dalībniekiem būtu vieglāk sadarboties semināra laikā. Pirmo lekciju vadīja ZAO vides izglītības speciāliste Ieva Veģera, kur stāstīja par pareizu atkritumu šķirošanu, kā arī ļāva dalībniekiem savas zināšanas pielietot arī praktiski. Savukārt aktīvā turisma centra Eža speciālists Krists Ozuliņš stāstīja par to, kā neatstāt pēdas mežā un kā organizēt pasākumus dabā. Viss notika lēnām, viss sākās tikai sāku strādāt ežos un sāku iet reāli mežā, dabā, un tad radās interesi vienkārši par to vairāk un arī filozofiski par cilvēka vietu, kad viņš ir daba. Un tad arī tas tā ļoti racionāli saliekās kopā, arī ikdienā ievērot kaut kādus principus, kas ir ļoti ērti un izdevīgi. Seminārā piedalījās arī Eko veikala Daba runā īpašnieks Jānis Karāns, kurš ar semināra dalībniekiem runāja par bioloģisko lauksaimniecību un veselīgu uzturu. Par vides apziņu ar studentiem diskutēja Vidzemes augstskolas pasniedzējs Andris Klepers. Viņš dalījās savā pieredzē un atziņā, ka vidi un dabu var baudīt tik viens. Zaļā domāšana, tas pirmkārt ir attieksmes jautājums, un tā ir tāda ētiska rīcība pirmkārt pašām pret sevi un visu apkārt notiekošo. Tā ir arī pārliecība, lai tas nav tikai es te uzupurējos kaut kādu idejas vārdā, bet tiešām ir tāda tālējoša pārliecība. Nākamajā dienā dalībnieki tikās ar mūziķi Kāri Kazāku un runāja par vides aizsardzību un ekoloģiju, savukārt vēlāk izstrādāja savus grupu darbus. Pirmā grupa stāstīja par cilvēku atrašanos neskartā dabā vai ar vāju attīstītu infrastruktūru. Otrās grupas problēma bija mežu īpašnieki, kuriem nav intereses noturēt materiālu Latvijā, kā arī par augu un dzīvnieku sugu daudzveidības saglabāšanu šajās teritorijās. Trešā grupa savukārt runāja par pārtikas piedevām, kam tas ir izdevīgi, kā šajā tirgū veicināt bioloģiskās produkcijas. Seminārs Iegriez pareizā virzienā noslēdzās ar certifikātu un dāvanu izsniegšanu dalībniekiem. Kā redzams, Viesa zaļā aktīvistu grupa ir savos uzdevuma augstumos un turpina domāt zaļi.